uzsalstot ledu un viņi uz tā kā pirmie, bet pavasarī atkusnīja ledu pamatpēdējie. Tie ir zemlētas makšķernieki, kuri šī gada sezonu jau atklājuši. Lai gan vakar jau bijis viens ielūšanas negadījums, pārējie žibulētāji par savu drošību uz ledus ir pārliecināti. Uz ledus kāp arī Kārlis Goldbergs Kristapsons. Vidzemē zemledus makšķernieki droši dodas uz ezeru, kas burtiski tikai pirms dažām dienām pārvilcies ar ledus kārtu. Ojārs un Guntis ir pārliecināti, ka viņi neielūzīs, jo ledus uzsalis pietiekami biezs. Beidzamās 3 dienas sala kārtīgi. Te jau bija kaut kad -15, 18 pa naktīm. Tā kā droši pavisam nav ko baidīties. Uz pirmā ledus zivis ķeroties labāk nekā pārējā sezonā. Augšasaras zaubē pirmos žibulētājus uzņēmis jau vakar, tad gan ledus bija nedrošs. Makšķerēt esot bijis nedaudz bailīgi, ledus krakšķējis, taču pa nakti tas ir uzsalis vēl biezāks un nu esot pavisam drošs. Edgars uzsver, ka piesardzību jāpavieno ar zināšanām par apmeklējumu ezeru, tad ielūšanu nebūs jāpiedzīvo. Es tad piedzimis, es esmu to ezeru no galvas, zinu, kur ir upes vietas un viss. Par spīti pirmo šī gada makšķernieku pārliecībai par savu drošību, piesardzība nekad nav lieka. Pie Rēzeknes ezerā ielūzušiem uzsmaidījusi veiksme, jo netālu bijuši citi makšķernieki, kuri palīdzēja nokļūt krastā. Tāpēc kāpjot uz ledus un īpaši tad, ja citu cilvēku nav blakus, jābūt dubultā uzmanīgam. Pirmā ledus biezums mēdz būt mānīgs. Ledus kārta ir atšķirīga, atkarībā no tā, kāda ir trauma. Vai tur varbūt kāds novadgrāvis ietek ar kaut kādiem siltākiem ūdeņiem, pie tiltiem, pie krūmiem. Tā kā tas ledus kārta ir ļoti dažāda, un cilvēks nevar rēķināties, ka viņš vienā vietā izmēra, un tur jau ir 4-5 varbūt centimetri, kad arī soli tālāk ir tieši tāds pats ledus biezums. Glābēji norāda, gadījumos, ja redzat, cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties jāzvana uz tālruni 112 un jāizsauc glābēji, cenšoties pēc iespējas precīzāk norādīt negadījuma vietu un tuvākos piebraukšanas ceļus. Kārlis Goldbergs Kristapsons, Raids Valters, LMT.